Latvija atgriežas Nacionālās basketbola asociācijas kartē. Pāriet ne tikai uz ziemas, bet arī uz Ņujorkas laiku latviešiem lika Kristaps Porziņģis. Double team. Porziņģis at three and it goes down. Wide open, can't hit. Porziņģis on the follow. Faced up against Kobe Bryant on a one-on-one. I got this. Porziņģis pull up, 15-footer. Mums nav neviens sportists bijis, kurš 20 gadu vecumā ir superzvaigzne. Un mums vispār, godīgi sakot, Latvijā nav bijuši arī superzvaigznes. Varbūt Helmuts Balders tāds ir bijis pasaules mēroga superzvaigzne, bet vispār ir bijuši ļoti labi profesionālajie sportisti vai labi. Vairākus gadus nebija mums spēlētāji, kam sekot līdz NBA. Pēdējos gadus varbūt arī bija, bet vairāk neviens nesekoja līdz dēļ snieguma. Protams, šobrīd ažiotāžas sacelt ne tikai Amerikā, bet tā ir atnākusi, protams, līdz Latvijai. Tas nav salīdzināms ne ar ko, un es domāju, ka ne mūsu sportisti, ne mākslinieki, ne politiķi nav saņēmuši tādu uzmanības devu, un neviens no šiem cilvēkiem nav nokļuvis zem tādu mikroskopu, kā nokļuva Porziņģis. Avīzes Diena aptauja liecināja, ka 47% latviešu neinteresē Porziņģa sasniegumu NBA, bet vai cilvēki vispār atpazīst mūsu varoni? Es neatpazīstu šo cilvēku. Nav ne jausmas. Varbūt sportsmenis, kaut kāds futbolists. Es arī domāju, kaut ko radošu varbūt. Vai sportists, vai students. Viņš bildēs tā nesmaida. Varbūt basketbolists. Atpazīst. Porziņģis, basketbolists. Tas ir mūsu basketbolists, kas spēlē NBA. Jā, tas, kurš vakar iemeta pēdējo grozu un neieskaitīja. Porziņģis. Tas varētu būt Kristaps Porziņģis, bet es neesmu īpaši pārliecināta. Dievs. Dievs? Dievs. Tik skaļi. Tikpat mūsu sirdīs. Kopš janvāra mēneša Latvijā reģistrēta 98 zēni ar vārdu Kristaps, savukārt no jūnija 52. Tam viennozīmīgi ir saistība ar Kristapa Porziņģa panākumiem NBA. Kristapa panākumi atstāja iespaidu arī uz sociālajiem tīkliem. Ja pirms drafta ceremonijas Porziņģa sekotāju skaits bija ap 7000, tad pēc tās jau pārsniedza 20 000. Tagad skaitlis ir vēl trīskāršojies. Naktīs citreiz redz, ka cilvēki raksta, un tas nozīmē, ka skatās, un arī komentāri pie rakstiem, sižeta skatījumu skaits parāda to, kad interesē Kristaps Porziņģis, un ko viņš dara un kā viņš to dara gan ārpus laukuma, gan, protams, arī viņa labais sniegums, kāds šobrīd ir laukuma. Šeit ir tas gadījums, ka mēs priecājamies par to no sirds, un mēs iedvesmojamies, vai tas ir darba ražīgums, kas paceļas pēkšņi pēc labas Kristapa spēles. Godīgi sakot, laikam jau tā ir. Ja tu labi jūties, tu jau daudz lietas var izdarīt. Un Kristaps Porziņģis patiešām dara visu, lai mums būtu labas sajūtas, lai mēs būtu lepni un attaisno pilnībā savu statusu. Slava un mēdīju uzmanība var atstāt arī negatīvu iespaidu. Tomēr eksperti ir pārliecināti, ka Porziņģim viss būs kārtībā. Tas, kā viņš attiecas pret pašreizējo situāciju, viņš vienkārši abrīnojami, augstasinīgi. Mēs varam teikt pareizi, jā, varbūt arī pareizi, jo šī spēle ir jāspēlē arī pareizi. Jā, skaidrs, tā ir popkultūra, tas ir sabiedriskās attiecības, kurās viņš ir ieraudzis, jā, un ir kaut kādas neveiklības, kuras tiek izmantotas zibenī. Es domāju, ka tagad būs tas patīkamais vilnis, ka mēs redzam, ka sezona iesāksies ļoti labi. Mums visiem ir jābūt gataviem, ka būs arī tāds kritumiņš, ka varbūt būs kāda spēle, ka viņš neiemetīs punktus, vai es ceru, ka tā nebūs, bet gan jau uznāks kāds brīdis, kad viņam uznāks nogurums. Bet tur ir eksperti, kas pie tā strādā, es domāju, ka viņi par fizisko un viņu dotumiem laukumā, tur es domāju, ka tur nekas mainīties nevar, viņš sliktāks nekļūs, es tā uzskatu.